Sarunāts. Nu, paņem līdzi, jā, noderēs. Labi? Jā? Nu, davai. Čau. Čau, Sarmucīt. Čau, Lienī. Es tev disku atdošu. O, super, patika. Baigi labais. Kā maziņajam? Īstenībā jau labāk paliek. Labāk jau, jā? Kā tikāt spekām? Es saviem zāļu tējām. Jā, nē, es ķīnas balto, zaļo tādu devām. Balto? Es zaļo arī baigi daudz dzeru. Kādas tu tējiņas dari zaļās? Nu, vienkārši mums ir ģimenes uzņēmums savs, un mēs strādājam ar tējām. Nu, sanāk daudz dzer tējas. Tu tev tējas? No tevis var tējas varbūt nopirkt, jā? Jā. Tu varētu pagaršot varbūt kādu dieniņu. Labi, kā tā šovakar? Varu 6 kaut kur apmēram būšu atpakaļ. Labi. Pie manis. Ok, sarunāts. Sarunāts. Līdz vakaram. Čau! Oi, Sarmī, cik labi, ka tu atnāc. Tiešām visu dienu es tēju dzērusi. Varētu iedzert. Iedzersim. Šitās ir tā kā Ķīnas tējas ceremonija, vai? Tu gribi prasīt, vai viņi tā dzer? Jā. Iespējams, ikdienā. Protams, ceremonijā viņi, tā ir tā kā filozofija, kur cilvēks relaksējās. Jā. Iet varbūt sevi, izbauda to visu procesu. Bet šodien es parādīšu, kā var dzert labu tēju, baramo tēju, arī pareizi pagatavot viņu. Ļoti steidzīgi, piemēram, cilvēki. Es parasti esmu no krūzēm tā kā dzeru. Kas tie tādi ir tādas trauciņi? Tas ir pijāls. Jā, dzersim šoreiz no šīm pijālām. Kāpēc mazi? Kāpēc tik maziņas, jā? Īstenībā nepavēl ķīnieši ir izdomājuši no tādiem maziem smalkiem traukiem, lai izbaudītu tējas patieso garšu un aromātu. Jā? Varētu arī līdz ar to tēju arī dzert no optimālas temperatūras uzreiz. Cilvēki, kas arī varbūt uzstātos par savu figūru, vismaz neiztēpa kuņģi, tas arī būtiski, jo no lielām krūzēm nevar nekad izbaudīt to dzērienu, viņa garšu, aromātu. Un visu to daudzumu uzreiz sevi ielēj, un tas arī viss. Tu teici, ka tās tējas ļoti labas ir. Ar ko viņas ir tādas labas? Es nezinu, es parasti pērkas, jo viņas tā, jā, šī smarža ir, normāla garša ir. Kāpēc viņas labas skaitās? Pirmām kārtām laba, augstsvērtīga tēja skaitās tad, ja viņa tiek vākta ar rokām. Šī ir tā kā rokām vākta, ja? Jā, nekad nevarēs sacensties tēja, kuru tiek mehāniski vākta. Jo visvērtīgākās lapiņas krūmam, tējas krūmam ir pumpuriņš un vēl 3 lapiņas. 4 varētu. Jā, šodien dzersim balto tēju, vēlāk arī puērtēju melno. Tātad, lūk, tā kā baltajai tējai izmanto parasti vienu pumpuriņu vai pumpuriņu vienu lapiņu jaunāko, tad to var tikai izdarīt tikai ar rokām vācot tēju. Mehāniski tas vienkārši nav iespējams. Jo kas zemākas lapiņas aug, viņas jau ir ļoti maz vērtīgās vielas un antioksidanti, un sīvākas, rupjākas un tā tālāk. Labi. Es pasāstīšu, katrai tējai ir sava temperatūra aptuvenā. Tas vai grūti mājās kādu temperatūru dabūt vispār? Jā, tik traki. Baltajām un dzeltenajām tējām ir atveno ļoti delikātām tējām, kurām ir smalkas lapiņas, ir no 70 grādu līdz no 80, 75 tāda optimāla. Savukārt zaļai no 80, 85, bet oolongu sarkanajām melnajām tējām 90, 95 grādi. Jā, jo lai tajā karstajā ūdenī nepazaudētu visas vērtīgās vielas. Tālūk. Mēs tagad taisīsim balto tēju. Aptuveni 75 grādi. Ideālajā variantā, protams, ja ir tāds termometrs. Jā, bet ja nav tās termometrs, piemēram, tad, piemēram, ūdeni nedrīkst uzvārīt tā, ka viņš sāk mutuļot līdz 100 grādiem, jo tad tas jau ir miris ūdens, nedzīvs. Lūk, tagad sākās jau
pirmie baltie tādi burbulīši. Jā, pirmais burbulis, nu, tad uzreiz slēdz ārā. Baltajā tējā aptuveni kāds 3 minūtes var paturēt. Tik maz? Nu, nē, es domāju, lai... Cik ilgi vispār tēju var turēt? Es domāju, ūdeni, lai padziest. Pārliecam ūdeni termosā, lai saglabātu vajadzīgo temperatūru ilgstoši. Kā tās tējas labāk viņam uzglabāt ir? Nu, man daži ir tāds, ka stāv vienkārši, viņam jābūt maisiņā kaut kādā iekšā, vai viņas var arī būt kastītē. Protams, ka tējas kastītes ir. Vislabāk jau ir variants tāds maziem iepakojumiem. Tā kā es šeit lieku, lai galvenais, lai viņas ir cieti. Lai netiek mitrums, gaisma. Tā, sasildīsim. Traukus sasildam, jo, lai negatīvo, nedzīvo enerģiju nomainītu uz pozitīvo, uz dzīvo enerģiju. Un tādā veidā arī tējas ēteriskās eļļas izdalās. Labāk vai vairāk? Jā. Vai vienkārši izdalās? Vienkārši izdalās siltos traukos. Jā, to es biju kaut kur arī lasījusi, kad it kā tā būtu pareizi, bet nevienmēr sanāk. Protams, ja to dara no rīta, jāskrien uz darbu, to visu var daudz vienkāršāk, vēl daudz vienkāršāk un daudz ātrāk izdarīt. Tātad baltā tēja, sudraba adatas. Protams, ka parasti jau... Šī tā baltā tēja? Jā, šī. Ir vēl atsevišķi demonstrācijas trauki un vēl kaut kas. Tā kā no rīta. Cik daudz jāņem tēja, piemēram, ja vienam cilvēkam? Aptuveni 2 grami varamās tējas uz 100 ml ūdens. Tā kā šīs... Tā kā viena tējkarota ar kaudzīti, ja? Jā. Cik ilgi tur, piemēram, to... Es parasti diezgan ilgi turu to tēju ūdenī. Jā, vēlas... Ir tā, piemēram, ja vajag enerģiju no rīta, ja cenšās aizvietot kafiju ar tēju, dēļ kofeīna, jā? Nu jā, stiprāk tēja droši. Jā. Tā. Vienkārši patur līdz pusminūtei. Tik maz, bet tik ātri, es parasti kaut kādas 10 minūtes noturu, jo tā zāļu tējām vispār rakstīs, ka tur jāvāra viņas un jāņem, tad šitās tik ātri. Jā, līdz pusminūtei tad izdalās kofeīns. Ja vēlas nomienošu efektu, tad ilgāk. Jo tādā veidā tējas katehīna nomāca kofeīnu. Un kā ir ar ēšanu, piemēram, man patīk panašķoties pie tējiņas kaut ko, var taču ēst, vai ne? Neiesaka dzert tēju tukšā dušā, un arī īpaši labi nav, ja viņu, tā kā teiksim, noskalo ēdienu. Ja? Aptuveni minimums 20 minūtes pirms vai pēc ēšanas. Ko? Mazliet kāda krāsa. Tā ir tā baltā tējiņa, ja? Jā, sudraba adata. Un tu teici, viņa skaitās tāda viena no labākajām. Kāpēc tieši tā baltā? Baltā tēja ir vispār unikāla ar to. Viņai ir visvienkāršākais sagatavošanas process. Bet, lūdzu, viņa ir vislabākā no visām. Tāds kā ir, nenosaucu, baltā, dzeltenā, zaļā, oolong tējas. Oolong tējas ir tās, kuras sevi ietver gan baltās, dzeltenās, zaļās un melnās tējas vislabākās īpašības. Viņai ir vissarežģītākais apstrādāšanas process, sagatavošanas, un ir melnās un sarkanās un melnās tas ir kā puērtēja. Nu, lūk, balto tēju ievāc 2 reizes gadā. Tikai, jā, un ir reizēm pat tādi, varbūt daļ laika apstākļiem, kas nedara, pat neievāc šo tēju, tādēļ viņa ir arī ļoti reta.
Nu, lūk, labu tēju var uzliekt 6 reizes un vairāk. Jā, es parasti pirmo metu ārā visas tos, man liekas, tad nav vairs jēga. Slikti. Vajag. Jā, jo, nē, nu, labu tēju var vairākas reizes uzliekt. Nu, pirms, tā ir gaumas lieta. Dzer, kamēr apnīk. Protams, ka pirmajā reizē viņa izvelk visvairāk dabu un tās vērtīgās vielas visvairāk, no katra uzdevuma tā kā mazāk. Tu teici, bērniem devuši tās tējas, kā, vai viņas arī tā kā ārstē vai? Protams, tēja vispār pirmajā vietā pasaulē, kurai visvairāk visdabīgi antioksidanti. Zaļie, ja? Vai... Vispār tēja, jā, Camellia sinensis. Nu, protams, vairāk tā ir baltā tēja. Pēc tam otrā vietā ir ķiploks. Bet, ja tā jāiet cilvēkos, tad tā ir kā ir. Vakarā ķiploks virs tēja? Jā, es arī tā iedomājos. Jā, es pagaršīgi tad viegli tāda. Jā. Nav, zini, kas viņiem parasti zaļo tēju, ka es daru viņai tāds bišķiņas sīvums paliek. Nu, kā tas ir, bet šitai tējai tā nav? Nu, labas kvalitātes tējām nevajadzētu būt sīvumam, jā. Rūgtumiņš var būt, bet viņš tā kā uznāk, un tad aiziet tā viegli, nav tāds ilgstošs. Šitai to nejūt, tā kā vieglāk tā. Jā. Nu, ko? Šitā bija ļoti garšīga tējiņa. Tad to melno tagad dzersim, ja? Tagad es uztaisīšu puēru. Uzreiz tādas uzvārījās ūdens. Šitai tēja tā kā jāvāra, ja? Nu, redz, viņa galvenais, vai nav 100 grādi. Uzvārījām no 90 līdz 97, no 95 līdz 97 grādi. Uzreiz ielējam. Jā. Tā. Šitai tēja tu uzlējums var taisīt vairākas, ja? Tāpat kā arī, jā, gaumas lieta. Cik ir tik tais? Nu, es pati taisu vienmēr tējai vismaz 6. Nu, 5 līdz 6, jā, tā sanāk. Šī tēja ir ļoti laba cilvēkiem tiešām, kuri grib bišku svaru, nu, tā kā mazāk dabūt, jo, nu, viņi ļoti labi palīdz. Jā, jo, nu, regulē tur kuņģi. Man tā kā zaļā vairāk garšo, bet melno droši vien, ka no rītiem. Nu, no rīta, jā, var kafijas vietā. Cik stipru viņu grib, tas tā kā... Arī, jā. Ja cilvēks grib stiprāku, viņš ieber vairāk. Ja grib vājāku, jebkuru tēju, tad viņš ieber mazāk. Arī varbūt to laiku netur varbūt tik ilgi, vai ne? Nu, jā, arī. Tās, uzreiz aplējam. Turam augstāk, lai ūdens ar skābekli sajaucās. Lūk, un vai paturēt tā. Protams, kad var arī dzert, ja ir laiks, un ja tu esi ar draugiem kopā, var izmantot, var pagatavot tēju pēc kung-fu čā metodas. Tas ir ar šiem aromātu pieliņām, tādā veidā. Jā, ka te ieliet tēju. Tas jau izskatās pat profesionāls jau tāds jau. Nu, tas jau tad pie ceremonijas. Parasti šādā veidā tad dod tā kā izbaudīt, jā, to aromātu. Parasti oolong tējas tā gatavo, vai arī puēru, bet tā kā šoreiz es parādīšu, kad ar mājas apstākļos tā ļoti ātri pareizi pagatavot, tad vienkārši. Jā, protams. Tā, lūdzu. Nu, pie piealņiem droši vien jāpierod. Nu, jā. Pēc lielajām krūzēm. Var arī pakāpeniski. Lielā krūze, pēc tam kaut kas nedaudz mazāks, un tad pieāli. Bet īstenībā kāda starpība, vai tu izdari vienu krūzi vai 6 tāds pieāliņas? Vienkārši tas, ka laikam... Tu vienā reizē uzreiz neizdari. Nu jā, tāpat druskam iedzer, aizēj atkal ko izdzer, kādu mājas dzer, vienalga ko. Atnāc vēl iedzer. Tā. Nu jā, viņa nav rūgta, kas man parasti asociējās ar melnajām tējām, ka viņas tādas parūgtas. Redz, puēra ir tāda ļoti īpaša tēja. Un pats
foršākais ir tas, ka viņi dod ārkārtīgu enerģiju. Nu, ar ko viņi īpaši? Ar to, ka dod to enerģiju? Nu, man patīk, ka viņi dod enerģiju. Daudz ļoti vērtīgs īpašības. Nu, garšīgi viņi nav rūkta. Viņam nasties tiešām melnās parasti rūktas ir. Viņi nav. Labi. Tā mēs būsim padzēruši gan balto tēju, gan arī puēru. Sarkanā tēja. Vai melnā? Melnā. Un enerģija visai dienai. Prozīt. Prozīt.